Labdien! Man sauc Mārtiņš Hildebrands, un es jau 6. gadu strādāju Latviešu fonda padomē par projektu konkursa Lietvedi, un es tagad gribētu jums dot īsu pārskatu par šī gada projektu konkursu. Tātad sāksim ar balvu fondu. Šogad tas bija $45,000, no kura pusi mēs atvēlējām lielajiem projektiem un pusi mēs atvēlējām mazajiem projektiem. Šogad kopā ir saņemt 42 projektu pieteikumi, kas ir pieaugums no iepriekšējā gada, kad saņēmām 29. Un tad uz lielo projektu konkursu mēs saņemam 13, no kuriem 3 projekti saņems finansējumu, un uz mazo projektu konkursu mēs saņēmām 29 pieteikumus, un no kuriem 13 saņems finansējumu. Tagad paskatīsimies uz projektu pieteikumiem un kā tie sadalās pa kategorijām. Šeit mēs redzam, ka mūzika un literatūra, grāmatas un filmas, tas vēl ar vienu līderpozīcijās, tās vienmēr ir bijušas ļoti populāras kategorijas, bet ir interesanti, ka tieši kategorija, kas saistīta ar valodu un izglītību, tur mēs redzējām stipru pieaugumu, un tad mēs redzam 17% no visiem ir tieši šajā kategorijā. Ja mēs skatāmies uz apstiprinātajiem projektiem, tad mēs redzam, ka vēl ar vienu līderpozīcijās turās mūzika, filmas, un arī literatūra, bet mēs redzam, ka tieši valoda un izglītība arī palielināja savu īpatsvaru apstiprināto projektu vidū. Un tas ir tāds patīkams pārsteigums. Un tagad nedaudz pastāstīšu par 3 lielajiem projektiem, kas saņems atbalstu šogad. Pirmais projekts ir Dzīve pie jūras, kas ir zvejniecības, kultūra, vēsturiskā un kulinārā mantojuma saglabāšanas projekts. Un iedvesme šim projektam bija Viļa Veldres grāmata, kas saucas Dzīve pie jūras, un kas tika izdota 1938. gadā. Bet šajā projektā notiks tādas antropoloģiskas ekspedīcijas, un šajās ekspedīcijās tiks apskatīt zvejniecības vēsturi un praksi, attiecības starp cilvēkiem, jūru un zemi, klimata pārmaiņas un to ietekmi uz zvejniecību, un arī zivju ēdienu kulināro mantojumu. Tā kā te būs visādas interesantas lietas, un šajās ekspedīcijās tiks iesaistīti gan antropoloģijas studenti, gan arī skolēni un novada muzeja un novada bibliotekas. Tā kā plašāka sabiedrība arī tiks iesaistīta šajā projektā. Un galā iznāks grāmata gan latviešu, gan angļu valodā, ko varbūt varētu uzskatīt par Veldres darba turpinājumu. Otrs projekts, tas ir Lasi, dziedi, mācies, un to projektu mēs esam atbalstījuši, un šo iniciatīvu mēs esam atbalstījuši iepriekšējos gadus, un es atgādināšu, ka šīs filmas un karaoke tie visi ir pieejami YouTube, un tie visi ir pieejami bez maksas. Tātad, ja jums ir bērni vai mazbērni, tas ir ļoti interesants un saistošs materiāls. Tātad šajā 4. posmā, katrs posms iet pa tēmām, un tās dziesmas, kas tiks apskatīts šajā 4. posmā, tās tēma ir Dievs, Māra un Laime. Un pēdējais projekts, 3. projekts ir Pēckara bērni, dokumentālā filma par to paudzi, pēckara paudzi, kas uzauga padomju laikā 50. gados, un tad kā pieaugušie viņi guva panākums jau 21. gadsimta brīvajā Latvijā. Tātad filmā ir ne tikai tāds biografisks stāsts, ir biografisks stāsts, bet tieši vairāk arī par to dubultu dzīvi, kas bija jādzīvo tajos laikos, un par ģimenes noslēpumu, kā nu kuram tas bija nepieciešams, lai izdzīvot tos laikus. Tātad šitā būs ļoti interesanta filma, un mēs ļoti gaidām to arī redzēt. Kas attiecās uz mazajiem projektiem, es tagad neizstāstīšu par katru projektu, bet te ir redzam, vai ne, ka mēs atbalstīsim Bostonas un Ņujorkas filmu festivālu šogad. Te ir arī izstāde Uzvilkt Latviju, ko varbūt kāds no jums arī apmeklēja šogad Rīgā dziesmu svētku laikā. Turpinām atbalstu Laipas amatieru teātra festivālam. Un arī te apakšā te ir sejas laiks, dzejoļu krājums. Un tas nav sējas laiks, bet gan sejas laiks. Ar to domāts FaceTime. Tātad šajā dzejoļu krājumā būs apskatīti tēmas, kas saistās ar komunikāciju un kā mēs cenšamies uzturēt ciešus kontaktus gan klātienē, gan attālināti. Tātad tas būs ļoti interesanti arī. Te ir vēl pārējie mazie projekti, kas tiks atbalstīti. Latviskās dzīvesziņas popularizēšanas projekts, kas ir arī līdzīgs nodarbību ciklam etnogrāfiskās zināšanas un prasmes.
un arī muzikāli literārs pasākums bez Kronberga Rīgā. Tas ir līdzīgs vai tas pats uzvedums, kas bija pirms gada Minnesotas dziesmu svētkos, bet šoreiz tas tika, to uzveda Rīgā dziesmu svētku laikā. Un arī beigās ir arī jauno mūziķu meistaru kursi, kas ir projekts, ko mēs esam atbalstījuši agrāk, bet kas ir bijis ļoti populārs un ļoti veiksmīgs. Tātad mēs esam ļoti priecīgi arī to atbalstu turpināt. Bez lielajiem un mazajiem projektiem ir arī projekti, kurus mēs izvirzām uz to saucamo īpašo akciju, kas ir crowdfunding tipa akcija. Un te ir 2 projekti, kurus mēs izvirzām šogad. Pirmais ir atbalsts kursas vasaras vidusskolas inventāra atjaunošanai. Mēs vienmēr esam gribīgi, ja nevienmēr spējīgi, bet vienmēr gribīgi atbalstīt mūsu vasaras vidusskolas gan Amerikā, gan citur, Eiropā un Austrālijā. Tātad, ja jums ir iespēja šo projektu atbalstīt, tad mēs lūdzam to darīt. Un otrs projekts, ko mēs izvirzām uz īpašo akciju, ir Viņpus upes. Un tas ir par Abrenes kultūras mantojumu atmiņu stāstos. Un, īstenībā šis projekts ir, lai vairotu interesi un izpratni par Abrenes kultūras mantojumu un par šīs zaudētās zemes nozīmi mūsdienu Latvijas kultūras ainavā. Tātad, ja jums ir iespējas un vēlēšanās atbalstīt, mēs ļoti aicinām jūs to darīt. Vairāk informāciju par šiem projektiem un kā tos var atbalstīt, ir atrodam mūsu mājaslapā, un arī mēs vēl turpināsim to reklamēt mūsu sociālajos medijos. Tātad vēl vairākas nedēļas pēc šīs pilnsapulces, tad mēs vēl būs iespējas šos projektus atbalstīt. Tātad mēs aicinām jūs to darīt. Un šī ziņojuma noslēgumā gribēju pieminēt vēl 2 lietas. Konkrēti, mēs šogad uztaisījām kāds 3, 4, 5 dažādus šādus reklāmas videoklips, kuros mēs atgādinām cilvēkus par projektu konkursu, par projektu pieteikšanās termiņiem un tā tālāk. Un tos mēs palaidām sociālajos medijos tieši pirms konkursa sākuma un arī konkursa laikā. Un laikam tas ir bijis veiksmīgs, jo mums ienāca vairāk pieteikumu šogad nekā iepriekšējā gadā. Tātad laikam būs jāatkārto šogad. Otrs, ko es gribēju pieminēt, ir mūsu sadarbība ar Garazera vasaras vidusskolu, kas jau turpinās 3. gadu. Un, ja iepriekšējos gadus mēs vairāk stāstījām par Latviešu fondu, šogad mēs vairāk varējām viņiem parādīt, ko Latviešu fonds konkrēti atbalsta. Un šogad, pateicoties mūsu sadarbībai ar filmu producentiem, mums bija iespēja izrādīt 3 filmas Garazera gan skolniekiem, gan saimai. Un tās filmas bija Janvāris, stāsts par 2 jauniešu centieniem atrast savu vietu pasaulē 91. gada notikumu kontekstā. Otra filma bija Māsas, stāsts par 2 māsām, kas dzīvo bērnu namā, kam ir iespējas tikt adoptētām kādā amerikāņu ģimenē, kas bija interesanti, jo tas parādīja tādu dzīves realitāti Latvijā, kas, diemžēl, kādreiz var būt diezgan skarba. Par šo filmu bija diezgan spraigas diskusijas ar skolniekiem, tad viņiem tas ļoti, ļoti interesēja. Un pēdējā filma bija Mātes piens, ko gan mēs skolniekiem nespējām laika trūkuma dēļ izrādīt, bet to mēs atstājām Garazera vadībai, lai viņi varētu izrādīt darbiniekiem, tad, kad viņiem bija brīvs brīdis. Tātad mēs gribējām pateikt lielu paldies šo 3 filmu producentiem par iespēju izrādīt šīs filmas skolniekiem un Garazera darbiniekiem. Un mēs ceram, ka mēs varēsim šādu sadarbību turpināt. Un ar to es beidzu savu pārskatu. Paldies!